Tātad, kas ir tas, kas mūs patiesībā dzen uz priekšu? Izrādās ir 2 galvenie degvielas veidi. Bieži viss sākas ar šādu domu. Esmu vienkārši aktīvs, mērķtiecīgs cilvēks. Bet tad nāk atklāsme, un tā maina pilnīgi visu spēles laukumu. Un te ir pirmais veids – adrenalīna degviela, tā, kas dzimst no spiediena un konflikta. Tā ieslēdzas, kad ir jāizstāvas, kaut kas jāpierāda vai par kaut ko jācīnās. Jā, spēks ir milzīgs, tā mobilizē un palīdz pārvarēt teju jebko. Bet ir viens liels bet. Ilgtermiņā šī degviela vienkārši izdedzina. Loģisks jautājums. Ko darīt, kad cīņa beigusies? Rodas atkarība no stresa. Jo tikai spriedzē tiek saskatīta kustība un dzīvība. Bet par laimi ir alternatīva. Otrs veids ir mierīgā degviela. Tā parādās, ka nav nekas jāpierāda, kad var kļūdīties un vienkārši būt. Salīdzinājums ir ļoti skaidrs. Viena ir skaļa un nogurdinoša, otra klusa un ilgtspējīga. Sākumā tas var likties, pat nedaudz garlaicīgi, jo nav tās drāmas. Bet ir iespējams veikt apzinātu pāreju no pozīcijas es pret pasauli uz es pasaulē. Un pats interesantākais, daudzi pat nenojauš, ka pastāv izvēle. Un te ir galvenā atziņa. Varbūt problēma nav dzīvē, bet gan tās degvielā. Lūk, jautājums pārdomām. Ir 2 veidi, kā mēs dzīvojam. Daži no mums kustas uz uguns, uz spriedzes, uz pierādīšanas, uz es varu vēl, uz nedrīkst apstāties. Ar šo degvielu mēs izdzīvojam, mēs ceļam, mēs izturam, mēs pārvaram. Bet uguns nogurdina. Un kādā brīdī sirds sāk ilgoties pēc cita ritma. Ir arī otra degviela, jā. Tā nav skaļa, tā neklīdz, tā nesteidzas, tā ir elpa, tā ir sajūta, ka tu drīksti kļūdīties, drīksti atpūsties, drīksti būt. Ar šo degvielu mēs neraujam dzīvi aiz rokas, mēs ejam kopā ar to. Daudzi pat nepamana, ka gadiem brauc tikai uz uguns. Un brīnās, kāpēc bez konflikta pazūd enerģija. Bet var izvēlēties ne uzreiz, ne perfekti lēnām, atlaid spriedzi kā galveno motoru un iemācīties kustēties no saskaņas. Jautājums nav, vai tev ir spēks, jautājums ir, no kā tu kusties.